Pēc kā smaržo līdzjūtība, vai liliju pasniedz eņģelis? Kas ir smagāk, aiziet nedzīvojot, vai palikt mirstot? Mazi savākti oļi gar ceļamalām stāsta pasakas, ka cilvēkiem patīk lasīt akmeņus. Aiz mazā ceļa pie piemājas veļa kāds tranda un čamda pasaules dvēsele, glīti sapakodams dāvanu kastītē paziņu aizmirstās lietas, varbūt kādam noderēs, vai tikai tēlos, ka patīk. Pasaules teātrī vietas sāk aptrūkties, tāpēc šaurākas takas šķiet dvēselē tuvākas. Un rozes, tās sen vairs nezied, lai kādam patiktu, tikai ēkšķi atceras cilvēku likteni. Vārna ķērts, vai tu vēl dzirdi savu dvēseli? Jā, un pēc kā smaržo līdzjūtība? Tā smaržo kā klintīs atstātas vēstules, kuras vairs neviens